Traģiski. Sveicināti jaunākajā ziediņu video. Pēc kārtas nepateikšu, kurā. Šoreiz darbojamos pa vannas istabu, pa tualeti. Te ir tāda lieta. Vajag pašizlīdzinošo ieliet, bet mums ir vajadzīgs arī pods. Tāpēc tā doma ir, podu, protams, mēs pārnesīsim šeit. Šeit nāks pods. Tagad es uztaisīšu ar putām, nopūtīšu robežu. Tad ieliešu pašizlīdzinošo. Pa šejien varēs atnākt līdz podam. Nākušā dienā būs nožūvis, tad es podu pārlikšu tur, tad varēs ieliet pārējo telpu, un no šejienes varēs pārkāpt uz jau nožuvušo. Tāda tā doma. Šis ir sanācis makteni izstiepts video. Šis ir viens no maniem projektiņiem. Nezinu, vai 100-gadīgs, bet galds ir ļoti vecs. Bija šajā mājā. Kā jūs redzēt, kaut ko jau es esmu darījis. Nokrāsojis virsmu, un mums viņš ir pusdienu galds. Bet es esmu izdomājis, ka vajadzētu viņu tā uzsprišināt, jo kājas īsti neturās kopā. Virsmai te tās šķirbas. Tā kā šo to nofilmēšu, tad jau jūs varēsiet izteikt viedokli, kā izskatās. Var redzēt vecumu. Kājām gali jānozāģē bija, jo daži bija tādi puspujuši. Skrūvējuši turklāt skrūvējamos galiņus. Vienā pusē bija atvilkne, to izzāģēju, jo tur bija grūti apsēsties, kājas visu laiku sitās. Otrā pusē bija vienkārši dēlis,
To es arī pieveidoju. Tā kā tagad slīpēšanas darbi, tad saskrūvēšana, lai viss ir stingri, kaut kāds leņķīši iekšā jāpieskrūvē. Tad būs jānokrāso kājas, tad vēlreiz jānotīra galda virsma, jānolako, un būs pa pirmo. Nu jā, krāsa ir uzkrāsota, melns kājas, galda virsma palika koka krāsā, tikai laka būs pa virsu. Protams, galds griezīsies otrādi, jūs jau saprotat. Šeit jāpieskrūvē tagad kājiņas. Tādas lūk tās kājiņas. Varēs pieregulēt. Nu, ko jūs sakāt? Ir labi, ne? Ierakstiet komentārā. Pa ilgiem laikiem beidzot video ar dažādiem izdarītiem darbiņiem. Izdarīts jau principā ir daudz, nofilmēts ir maz. Bet, nu, paldies visiem tiem, kas skatās, kas nospiež like, kas abonē kanālu. Un ja ir kādas idejas, droši rakstiet komentāros, iesaistieties sarunās. Gan jau šoruden paspēšu vēl kādu video ielikt. Tas jau vēl ir padomā, kas jāizdara. Un vēl jau zāles, pļaušanas. Atā!